Sveicināti godātie entuziasti un raidījumu skatītāji. Mēs šodien tiekamies ar Dainu Liepiņu viesmīlīgajās Just Bar telpās. Sērijā, pirmās sezonas sērijā parunāsim ar hokeja raidījumā un runāsim par hokeju, par dzīvi un principā par visu. Daini, iepriekšējā raidījumā es sāku visu raidījumu uzdodot Armandam vienkāršu banālu jautājumu, kas tev ir hokejs? Pastāsti, kas tev ir hokejs? Dzīvesveids. Es esmu uzaudzis hokejā, cik es sev atceros tādā tikko, ne tikko kā staigāju, bet var arī gan izvērt teikt tā, tad mans pirmās slīdes es uzvilku diezgan salīdzinoši vēl, jo vispirms es hokeju sāku spēlēt pa nobraukātu ietvi Jelgavā Raiņa ielā 3, kur mašīnas piebraukājušas un pa ziemu skraidīja kaut kāds pirmās 2-3 ziemas skraidīja uz ledus nemaz negāja virsū, tāpēc, ka tie, kas gāja uz ledus, tie bija tie krutie. Jā. Un tad, kad man pirmoreiz iedeva slīdes, kuras bija, par asām, nerunāsim par asumu, runāsim to, ka viņas bija apaļas. Un es uzgāju uz tā ledus, tad tas manas emocijas bija tāds, ka es kādu laiku ar tām slīdām paskiešu vēl pa to nobraukāto sniegu, tomēr nelīdīšu uz tā ledus virsū. Tā kā, jā, tas tāds, kaut kā man tas hokejs dikti patika un patīk, un tas bija vienkārši dzīvesveids, dzīves stils, neko vairāk. Tad vēl ir tā, ka es biju domājis, kā lai iepazīstinu tevi ar skatītājiem. Es domāju, hokejists, uzņēmējs, politiķis. Varbūt, ka tu vari labāk definēt, kas ir Dainis Liepiņš. Es nevarētu, mani par hokeju diez vai varētu saukt, jo tādā profesionālā līmenī hokeju spēlējis dažas dienas, kad savulaik mūsu zelta ripas, tos labākos spēlētājus vāc kopā uz tādām sanākšanām, kad komplektēja komandas, lai brauktu toreizējās PSRS, plašumos pārstāvēt Latviju tajās zelta ripas komandās. Un tad es biju kaut kādu vienu brīdi pie treneris Siliņa paaicināts. Toreiz mēs tajā lielajā barā bija arī tāds hokeja vārdsargs Artūrs Ierve, tur kaut viņš gadu, protams, neatcerās, un mēs bijām maziņi, es arī viņu tur nekad nebūtu atcerējies, pēc tam tikai, ka tā vilkām, tās paralēles. Bet es nezinu, man grūti spriest, vairāk es pats sev droši vien pieskaitu pie uzņēmējiem, pie tiem saucamiem vidusmēra uzņēmējiem, nekādā gadījumā noteikti neesmu nekāds lielais uzņēmējs. Kurš tomēr miljonārs. Tas nav mazais uzņēmējs. Tā miljonu būšana, tas tāds vienai daļai šausmīgi patīk, ka viņi sauc par miljonāriem. Un viena liela daļas no viņiem zina, ka viņi ir ļoti garu parādnieku sarakstu, ja. Tā otrā parasti ir cilvēks, kurš naudu ir nopelnījis, viņš, tas nav viņa pašmērķis nopelnīt tur 1, 2 vai 10. Tas arī tomēr ir savs dzīvesveids, dzīves stils. Un, ja tu darbojies, ja tu ņemies, kā es visiem vienmēr saviem bērniem es teicu un paziņām, ka tad, kādreiz saka, ka viņiem nesanāk, un viņiem tur kaut kas cits ir vainīgs, ka viņiem kaut kā nav, tad es saku, es savā dzīvē neesmu saticis cilvēku, kas būtu intensīvi strādājis, mācījies, mēģinājis, centies kaut ko sasniegt, un viņam nebūtu sanācis. Jā, vienam tas paņem gadu, citam 5, citam 10, bet beigās visiem viņiem izveidojušies ar kaut ko, ar savu kapitālu, ar savām zināšanām. Ja es tev tā baigi gari, bet ja tu mēs saki, es vairāk esmu uzņēmējs. Uzņēmējs, kuram ļoti patīk sports. Sports ir bijis mana pamatā. Es atceros pats sevi, kad es tādā Jelgavā saucamā Žukovka rajons, kad mums bija tā vēl, kad tie krievu puikas gāja skolā jau toreiz no rīta, mums bija jāiet no 2 dienā. Un tad man bija ļoti sarkana dienas grāmata, jo es nevarēju pārdzīvot to, ka tie puikas, ar kuriem spēlēja futbolu, viņi nāca mājās un tagad varēja spēlēt tikai futbolu, jo nebija no rīta ko, tev uz skolu jāiet. Bet, jā, uzņēmējs ar lielu mīlestību pret sportu. Parunāsim tad par tavām neprofesionālajām hokeja gaitām. Cik ilgi tu jau spēlē tā saucamajā entuziastu līmenī? Wow! 3 gadi, 4 gadi. Kaut kas tāds, no tā brīža, kad sāka šis te RZ zona sāk spēlēt. Nē, tas ir, es domāju, mēs vienkārši šeit lietojam tādu terminu nevis amatieri, bet entuziasti. Tas ir kaut kas tāds kā pazemināts. Ja tā ņem, tad es to pateikšu, tad vismaz gadi 15 apmēram. Jo bija tā, kad es nebiju stāvējis uz slidām kaut kāds vairāk kā 10 gadus. Un tad es 95. gadā pārcēlos dzīvot uz Ozolniekiem, un tur ir tāda ģeniāla lieta, Bīķis.
Un tad tas dīķis aizsala, un tad, kad viņš aizsala tā arī dažādi. Viņš citreiz aizsala kailsalā, citreiz viņš aizsala baigo sniegu, un tad mēs tur visu baigi tīrījām, bet tas bija tas brīdis, kad es sapratu, ka es izvilku kaut kāds vecs salvos līdz, un tad mēs atsākām šo nodarbi. Un tas bija tas, kad arī tad parādījās jau tās pirmās ledus halles bez Rīgas sporta pils. Un tad arī tā pirmās domas parādījās, ka arī pašiem varbūt jāsāk būt domāt tā virzienā. Tā kā tas bija tie čempionāti tikko, kā viņi sākās, tad es varētu teikt, es kaut kādā 97. 98. gadā es kaut kad sāku spēlēt amatieru līmenī jau tajos čempionātos. Ja. Un kad tad dibināja komandu Lūši? Lūšiem ir gara vēsture. Tad arī bija es Lūšos atnācu gadu pēc viņa dibināšanas. Jā, tā kā tad rēķina, kad Lūšiem ļoti gara vēsture. Jā. Un, ja nemaldos, jums bija interesants apzīmējums. Jūs bijāt nevis sporta klubs vai kā, bet jūs bijāt uzņēmēji hokeja klubs? Jā, uzņēmēji hokeja klubs sākuma posmā tas tā tika dibināts, jo cilvēki, kas sanāca kopā, tie bija cilvēki, kas jau bija uzņēmēji darbībā, kam bija jau, teiksim, savs kaut kāds, vai viņi bija labos amatos nodarbināti, vai viņiem pašiem savs bizness bija. Un es atceros, mums pirmajā 2-3 gadus mums bija sponsors Rīnī. Nebija tā, bija diezgan tā nopietni. Un tā kā cepuru nos tiem vīriem, kas šo visu organizēja un sāka redzēt, cik tas ir ilgi ir mainījušies tie cilvēki, kas varbūt ir tā kā uzņēmušies to aktivitāti, tos noturēt, bet tajā pašā laikā ir vismaz, es teiktu, tā 5 līdz 7 cilvēki, kas ir saglabājušies vēl no pašas pirmās dienas. Jāsaka tā, 2012. gadā, kad DHL radīja šo projektu RZ, Tad jūs pievienojāties, un jums bija ārkārtīgi labs sniegums. Līdz pat regulārajā sezonā jūs bijāt pirmie savā konferencē, un nemaldos 2. vai 3. kopvērtējumā. 2. laikam. Varētu būt kaut 2. jā. Un arī tev bija fantastisks sniegums. 23 spēlēs, 13 vārds, 16 piespēles. Un tikai par 1 punktu atpalika kopvērtējumā no visas līgas rezultatīvākā spēlētāja, kurš arī bija jūsu komandas spēlētāja. Toreiz mēs tādu bišķi cīnījāmies savā starpā gandrīz, jo mēs dažādās maiņās spēlējām. Tā bija tā, kura maiņa vairāk, tad tā teiks saspringts vairāk. Jā. Tā īstenībā bija diezgan veiksmīga sezona, jo arī tā nu sanāca tajā pirmajā sezonā. Tie puiši, kas Lūšos spēlējuši, bija ilgus gadus, viņi vēl noturējās, un mēs bijām, tā teikt, mums bija 3 daudz maz vienādas maiņas, un līdz ar to neizpalika arī rezultāti. Bet, kuram tur, teiksim, nākušās sezonas bija nedaudz vārgāks, jau, teiksim, jo tieši tā sanāca, kuram trauma, un tieši traumas ietekmē diezgan mums tas kaut kā tā sanāca. Pie jums tik intensīvs tas hokejs, tas amatieru hokejs bija, kad, diemžēl, daudziem sanāca traumēties. Bet, ir kaut kādi momenti atmiņā no tās sezonas? Vienā spēlē hat-triks? Momenti ir daudz noteikti un pozitīvi, teiksim, jebkurā gadījumā tas bija tas, ko noteikti, es domāju, amatieru hokejs gaidīja. Jo neapšaubot arī tos čempionātus, mēs pat tajā sezonā spēlējām, es pat 3 čempionātos spēlēju. Viens no tiem bija veterāni tajā laikā un 2 dažādos amatieru čempionātos. Bet tas, ka konkurence parādījās, teiksim, savādāks uzstādījumi pašiem līgas organizētājiem, protams, tas ienesa savu veidu, teiksim, jaunu vēsmu un ieintriģēja daudz, teiksim, tam pievienoties. Žēl, ka krīze mūs diezgan spiež uz to visu, ja, ka tas piespiež, tas nav viss, tas nevar teikt, ka tas ir pavēlts, teiksim tā. Tas nav arī šausmīgi dārgi, bet tajā pašā laikā tomēr tie zinām līdzekļi, laiks un vispārējais. Tas kaut kā ietekmējis ir, bet kopumā ņemot, es teiktu, ka tas viennozīmīgi bija pozitīvi, kaut kas notiek, un tā ir laba lieta. Būtu svarīgi tikai nepazaudēt to kvalitātes līmeni un attīstīties tālāk. Mēs darām katru dienu. Jā. Bet arī nākamajā sezonā Lūšiem tā īsti negāja. Es kā pēdējie. Mēs izskatām mēs nepalikām pēdējie, mēs izskatām pirmajā play-off kārtā. Tas bija pirmajā. Nākamajā sezonā jūs pat netikāt play-offos. Varbūt arī, jā. Un arī tev sniegums, tā nekā. Jo tas bija tieši tas stāsts, kas sākās, kad mums sastāvā, diezgan dziļi roka sastāvā, un tā iekrita, ka mēs bieži nospēlējām 8-9 cilvēku sastāvā pret spēcīgām komandām, kuras savukārt pēc pirmās sezonas bija ļoti atjauninājuši savu sastāvu tieši ar jauniem spēlētājiem. Un, protams, izskriet līdzi, mēs vēl varbūt ar prātu varam, teiksim, un ar kaut kādu pieredzi uz hokeja organizatorisko pusi, bet fiziski, protams, jāapzinās tie gadi pār 45, ka jau nāk, tad tomēr tas ir kaut kāds jau tāds vecums. Bet tas varētu būt tiešām tikai tāpēc, ka komanda palika mazāk šo spēlētāju un
Nu, tāpēc arī mēs šogad esam apvienojuši savus spēkus kopā, 2 komandas Ozolnieki mēs, un pagaidām arī mums nevar teikt, ka mums iet ļoti labi, jo pieslīpējās komanda viena pie otra, bet tajā pašā laikā pēdējā spēlē, es domāju, ka mēs uzvarējām diezgan spēcīgu komandu ar bijušo Latvijas čempionāta, kā fināla spēlēs labāko vārdsargu atzītos vārtos ar Kristapu Zelču, teiksim, jā, tā kā mēs varam tikai pašiem bija lepnums pa sevi. Malač, jā. Vai apvienošanās ar Ozolniekiem nozīmē kaut kādu lūšu beigas? Noteikti nē, jo tāpēc, ka lūši saglabājušies un spēlē veterānu turnīrā. Un tas tikai nozīmē to, ka tā paudze, redziet, tie vecumi, ka pamazām nāk cilvēki, jo tomēr jau paliek tā grūti izturēt to fizisko spēli. Ja, un tas liecina par to, ka ja tu negūsti vairs gandarījumu, mums, diemžēl, tā jaunatne tā kā nav atrasts šobrīd, kas pievienotos. Es pieņemu, ka varētu būt arī brīdis, kad atkal spēlē THL atsevišķi komandas, kā Ozolnieki gan Lūši, teiksim, tikai tas ir jautājums tiešām pie sastāvu, jo nav vērts mocīt pašam sevi, ja tu nevar nokomplektēt vismaz 2 maiņas, teiksim. Ja. Nu, jā. Tieši gribēju prasīt, jā, šosezon 4 spēlēs tev jau 1+1. Kādas prognozes sezonai? Tādas prognozes neviens sevi cienošs sportists nekad nedod. Ja. Tas ir kaut vai komandai kādas prognozes? Kādi mērķi, uzstādījumi? Komandai galvenais mērķis šobrīd tiešām noturēties visu sezonu līdz galam, teiksim, saprast, kas ir tie, kas ir palikuši uzcīgi hokejam un kur meistarības līmenis tomēr atbilst, jo EKL tomēr būsim reāli. Šobrīd tas amatieru hokeja līmenis ir diezgan augsts, jo tā jaunatne, kas ir ienākusi, kas vēl tikko spēlē sporta skolās un kas tur varbūt netika uzreiz kā Rīgas sastāvā vēl kaut kur, viņi jau ir sagatavoti, viņi jau ir spēlējuši. Tā kā mums paliek ar vien grūtāk. Jā, un, tieši tā, mums kaut kā nav izdevies pagaidām tos jaunos cilvēkus piesaistīt, bet mēs pie tā strādājam. Jā. Tad pārslēgsimies no entuziastiem uz federāciju. Pasērčojot Googlā visu zinošajā, atrod arī, ka esi bijis vai joprojām esi Hokeja federācijas valdes loceklis. Jā, ir grūti atrast informāciju par to, vai tu esi šobrīd. Jā, lai visiem būtu pilnīgi skaidrība, es neesmu vairs valdes loceklis, no kuras es pats personīgi aizgāju, bet es tā saprotu, ka federācijai ir milzīgas vai finansiālas vai kaut kā citu veidu rakstura grūtības, un par šiem entajiem gadiem, tie tiešām ir ilgi gadi jau. Viņi nav atraduši to iespēju uzrakstīt vienu iesniegumu uzņēmumu reģistram, lai, teiksim, tomēr atjauninātu, teiksim, to taisnību. Nē, bet tā ir taisnība, jā, bet patiesība, jā, par to, kurš ir valdes loceklis. Es neesmu Latvijas Hokeja federācijas valdes loceklis jau entos gadus. Aizgāju no šīs federācijas tīri, tā bija viedokļu nesakritība federācijas vadība attiecībā uz to, kā tika izmantots Sando Ozoliņa resursi toreiz būtu, kad viņš bija Latvijas izlases menedžers. Un es vienmēr esmu uzskatījis par savu tādu kā par to amatu būšanu tam līdz. Es tur piekritu būt federācijā tikai vieniem manus turien uzaicināja. Es biju gatavs veltīt savu laiku, lai kaut kādā veidā palīdzētu hokeja saimniecības attīstībai. Ja es redzu, ka es to nevaru izdarīt tajā komandā vai ka tie mērķi ir dažādi, tad kāpēc man aizņemt vietu? Nāks citi cilvēki, kas to darīs labāk un produktīvāk un tā. Tāpēc es neesmu federācijas, un es šobrīd kārtoju, kā reiz pats personīgi, tagad caur notāriem kārtoju, lai beidzot no to arī juridiski pats par saviem līdzekļiem sakārtot, ja reiz federācijai ir tik grūti. Bet, ko padarīt, palīdzēsim federācijai. Palīdzēsim federācijai, jo bez federācijas jau Latvijā nebūs hokeja. Es tā negribētu teikt. Es nebūtu tā, teiksim, tik kategorisks. Es domāju, ka hokejs ir bijis. Latvijas, starp citu, bija mācīja Krievijai spēlēt hokeju, tā kā es domāju, ka hokejs Latvijā ir ļoti senām tradīcijām, un es gandrīz domāju, ka ģenētiski iesēdies jau mūsu galvās par to, ka hokejs un basketbols ir tādi 2 sporta veidi, ko mēs mākam un kas mums patīk. Bet runājot par hokeju, šobrīd federācija ir tāds juridisks veidojums, un teikt, ka šobrīd federācijas darbība, teiksim, pilnībā apmierina pilnīgi visu hokeja saimniecību, es domāju, ka tas būtu diezgan skaļi vārdi. Un man liekas, ka šobrīd federācija vairāk koncentrēsies tieši lielās izlases startam un, teiksim, lai nodrošinātu maksimāli viņu veiksmi, kas ir ļoti labi un tam jābūt. Un arī daudz maz notiek kaut kāds darbs, teiksim, pie U20, U18, vismaz tik daudz, lai tur būtu treneri un komanda, lai viņi kaut kur braukt un spēlēt. Bet, ja mēs runājam attiecībā par federāciju un bērnu hokejs, federāciju un amatieru hokejs un federāciju un veterānu hokejs,
Es domāju, ka šeit vēl būtu daudz lietas, ko varētu federācija, teiksim, tīri iesaistoties, vērst uz labu un palīdzēt. Un nevienmēr jau tā ir nauda, bieži vien tās ir arī kaut kāds tīri sakaru, palīdzēšanas, organizatoriski jautājumi. Es šī gadījumā domāju ne naudu no federācijas kabatas. Jo ar federācijas atbalstu, pieņemsim, ja EHL-am būtu tāda zīmīta apakaļ, ka federācijas brands, tad es pieņemu, ka varbūt kāds no alus ražotājiem atmest kādu daļu savu finansējumu, sponsoru naudiņas arī jūsu līgai, teiksim. Tā kā tas tāds minējums, iespējams, ka neiesmums. Iespējams, jā, bet jebkurā gadījumā tā būtu laba attieksme, teiksim, tās būtu labas attiecības savā starpā, ja hokeja visas saimniecības pārstāvji savā starpā spēja, teiksim, sadarboties. Nu jā. Vēl bija tāds interesants pasākums, Ozolnieku halas 5 gadu jubileja, tur mēs sadarbojāmies. Es ceru, ka tas bija apusē interesanti, mums bija noteikti interesanti. Un radās tāds jautājums, kā tev izdevās savākt tādu hokeja, praktiski visu eliti Latvijas izlases. Principā pat uz izlasi nevienmēr bija sarunāt. Es teikšu tur bija labākie no labākajiem. Šobrīd jau šāds pasākums jau ir noticis jau 6 gadus. Tu biji uz 5. 6. man liekas, jūs aicinājāt, bet jūs bijāt, es neatceros. Bijāt, jā. Bet varu pateikt, ka pilnīgi visus gadus sastāvs ir bijis uz šo pasākumu spēcīgāks nekā aizbrauc uz pasaules čempionātu. To spēcīgumu nosaka pēc tā, ka vienmēr ir piedalījies kāds no hokejistiem, kas viennozīmīgi būtu spēlējis izlases sastāvā, bet kaut kāda apsvēruma vai traumas vai kaut kāda cita apsvēruma dēļ, teiksim, ja viņi nav bijuši izlases sastāvā. Bet tas nebūtu tas pamats, ar ko lepo. Es teiktu tā, ka, ja tu man prasa kā, es domāju, ka tieši tā būtība, ka tā ir tāda kā šiem mūsu labākajiem puišiem par to smago sezonu, ko katrs no viņiem ir aizvadījis, viņiem jau Viņi principā pie manis halas svētkos satiekās ļoti daudzi, satiekās reizi gadā. Jo viņi pēc tam tūlīt aizbrauc atvaļinājumos, pēc tam tur viņiem visiem ir kluba, sākās klubi ir dažādi, valstis, viņi ir čempionāti, kuros viņi nestiekās, un sevišķi tie, kas brauc no aizokeāna, tie puiši, viņi agrāk Kaspars Daugu, viņš bija tas, kas bija atbrauc pie čaļiem, hei, jā, es esmu te, un vēl, kad Oskars Bārta uzspēlēja tai pusē, tad tas bija vienīgais veids, kad viņam ar čaļiem kopā uzspēlēt, jo tā uzspēlēšana ir tāds, kā lai tu pasaka, bez tāda lieka saspringuma, bet tur ir iekšā savs azartiņš, jo Miķels jau nekad nepadodās, un pa cik viņš veido to saucamo jauniešu komandu, nosacīto jauniešu, kur visi 30 gadnieki jau gandrīz, tad viņiem ir iekšēji tāds spīts pierādītiem večiem, ka viņi ir labāki, un tā kā, es nezinu, es domāju, ka tas tikai tāpēc, ka viņiem pašiem patīk tā lieta, jā, un tur nav nekāda tāda briesmīgs, pēcīgi kaut kādu citu motivācijas. Es domāju, ka tas laiks ir tāds, ka beigusies sezona, čempionāts ir beidzies, un tas ir tieši laiks pirms tam, lai viņi dotos atvaļinājumos. Un liekas, ka apstākļi, kas viņiem radīt, lai viņi šādā veidā, teiksim, nosvinētu sezonas beigas, ir it kā viņus arī apmierina jau gadiem. Tā kā es esmu pilnīgi pārliecināts, ka noteikti arī nākošais gads tāds būs, un ceru, ka tas būs arī aiznākošais gads un vēl gadus daudz priekš. Tā tāda laba tradīcija, man liekas. Viennozīmīgi piekrītam, palīdzēsim organizēt. Paldies. Vienmēr. Tā, parunāsim par, kā Latvijas hokejā ir izlase un ir Dinamo. Diemžēl. Es saprotu to kontekstu, ko tu teici, jā. Es saprotu, ka ir divas komandas un 2 veidojumi, bet tas, diemžēl, arī emocionāli ir izlases intereses atsevišķi no Dinamo intereses. Jā, bet, teiksim tā, lielās vilcienos Latvijā, kad ir hokejs, tad ir 2 lietas. Vai izlase, tas ir Papsars, jā. Vai nu Dinamo, kas mums ir, vismaz savā ziņā, paldies, ir visu sezonu. Jā. Bet, kā mēs visi zinām, Dinamo iet šobrīd švaki gan rezultātu tabulā, gan ar finansējumu un visām pārējām lietām. Kā tev, kā cilvēkam, kas ir tuvu hokejam, tu bijis arī visā tajā federācijas lietā, un tā, kā tavuprāt, teiksim, Dinamo projekta izjukšana varētu ietekmēt Latvijas hokeju? Ļoti negatīvi. Uzreiz tur nav ko daudz domāt. Domāju, ka Dinamo izjukšana uz vairākiem gadiem. Es neesmu gaišreiz, nepateikšu cik. Bet pat sākumā pēc inerces vēl būs kaut kāda kustība no tā, kas ir bijis, tā piramīda, kas ir uzbūvēta. Bet, ja Dinamo pārtrūks uz kaut kādiem vairākiem gadiem, es domāju, tas ļoti spēcīgi ietekmēs hokeja attīstību. Es ceru, ka tā nenotiks.
es ceru, ka tā nenotiks. Un, ja man būtu vara un iespējas, es noteikti atrastu veidu, kādā vispār Latvijas sportā tomēr uz zināmiem nosacījumiem, bet rast iespēju, kā tie sporta veidi, kas uzrunā lielas sabiedrības masas, kuros ir iesaistīti jaunieši un bērni, kurās ir, tā kā es teicu, piramīda, kurā ir sistēma, kādā veidā valstī radīt iespēju, lai šī sistēma eksistētu bez šīs greizsirdības, ka kāds tur nopelna algu vai, teiksim, kādam samaksā vairāk. Ja būsim reāli, kas tu mums dzīvē ir svarīgs. Ja mums svarīgs paliek tikai tas, cik mēs tikai iztērējam, ja mums nepaliek vairs nekā emocionāli, tad tā dzīve diezgan paliek tāda pliekana, jo būsim reāli gan izlases, gan Dinamo spēles, kad mēs briesmīgi bēdājamies, kad mēs zaudējam, bet mēs arī ļoti priecājamies, kad uzvaram. Un tas dod tādu emocionālo pacēlumu, tomēr iet uz darbu ar prieku. Teiksim, sūtīt savus bērnus trenēties un priecāties par to, kā viņiem sanāk, veltīt ar to cerības, ka viņiem varbūt sanāks labāk nekā citiem. Un tas ir savs pamats atkal tiem pašiem bērniem atrast labas skolas kaut kur ārzemēs, teiksim, ja viņi ir pietiekoši labi meistari, teiksim, savā sporta izvēlētajā tieši hokejā, ja. Tā kā es domāju, ka tas būtu ļoti slikti, ja šī sistēma ar zem vārdu šobrīd Dinamo, nosaukumi var būt dažādi, tas jau vairāk marketings, ja, bet ja nebūs mums lielās komandas, uz kur tiekties. Nu, principā mūsu intervija tuvojas beigām, un principā varētu noslēgumā teikt, varbūt kā tu vērtē sadarbību ar EHL, ar entuziastiem un kaut kādu ieteikumu novēlējumu tālākai darbībai? Redz, mūsu to sadarbība ir ok. Vienmēr var labāk, bet, teiksim, vienmēr kaut ko var mēģināt. Tā lieta, kas man liktos šobrīd ir apstākļi mūs ietekmē, un šī tautas aizbraukšana tomēr ietekmē arī visu to tautas sporta attīstību. Protams, būtu ļoti svētīgi, ja varētu mēs minimizēt distances, kurās pārvietojās amatieri, teiksim, uz šīm spēlēm vai treniņiem, attiecīgi halles būtu maksimāli tuvu. Būsim ir reāli, tās halles ir ļoti dārgs prieks, un ņemot vērā to tiešām ignoranci no līdzinējās varas puses par to, ka viss, ko halles ir izcietuši, viss elektrības padārdzinājumus un tās lietas, teiksim, tas jau, protams, arī ir ietekmējis kaut kādu servisu līmeni un viņas jaunas. Es neticu, ka kāda jauna hala nāks šobrīd vietā, tad diezgan jābūt trakam šobrīd. Bet, atgriežoties pie tā, ko darīt, kā uzlabot, man liekas tā, ka nevajag pārspīlēt ar saucamām featurām, ja? Bling-blingu. Jā, jo patiesībā jau amatieris, kas viņam svarīgākais ir, lai tā spēļu organizācija ir raita, prognozējama, saprotama, tiesāšana godīga, ledus kvalitatīvs, dušas un ģērbtuves arī taiskaitā kvalitatīvs, un lai viņš gūst gan, pat zaudējot, gūst gandarījumu no tā, ka viņš ir spēlējis šo hokeju. Man liekas, tas ir tas virsmērķis visam. Un tajā sakarā es domāju, ka ir vienkārši jāpielāgojas apstākļiem šobrīd. Ja, kad bija lietas, kad mēs, teiksim, varbūt kaut ko vairāk atļauties, šobrīd, manuprāt, vairāk vajadzētu tiešām rast, lai tā sistēma nepazūd, lai viņi izdzīvo arī grūtos laikus, lai tas mehānisms darbojās, lai vīri spēlē, sievas skatās, bērni priecājās kā tēvs uz ledus skrien un paši grib iet nodarboties ar sportu, un lai galu galā tiešām beigās sports ir tas, kas uzvar. Ja, un man liekas, ka ir lietas, ko jums šobrīd varbūt nepārforsējiet par daudz paplašināšanos, jo bieži tajā brīdī var pazaudēt kaut kāda veida koncentrāciju, kvalitāti un koncentrāciju. Un nevienmēr čempionāts ir vajadzīgs no 11 komandām, jo tas vienkārši atkal rada tādu ļoti garu un tādu pamatīgu darbu un arī, teiksim, grūtu to menedžēšanu. Tā kā daudz nianses, bet tas ir mans viedoklis. Ja jūs noteikti strādājot, redzat labāk, kā tas vairākums uz to dzīvo, bet vienkārši reģionos ir bišķi savādāk, Rīgā bišķi varbūt ir savādāk, teiksim, jā, tas arī tā ekonomiskā situācija arī viņi ietekmē noteikti to lietu. Bet es ceru, ka mēs varbūt kādreiz varētu būt tāda lieta, ka notiktu Latvijas čempionāta fināls EHL rīkotais amatieriem, kurā startētu 5 reģionu, tur 2 labākās komandas kaut kādā zibens turnīrā. No visiem, no Kurzemes, no Latgales, no Vidzemes, no Zemgales un no Rīgas. Un tas būtu tiešām tāds viens pamatīgs veidojums, kad tas hokejs būtu noklājis visu valsti. Un tas tāds,
pagaidām tas tā epizodis notiek, bet nav tāda vienota veidojuma. Mēs visi esam jau pavasarī noguruši no tā hokeja, gribētu bišķi atpūsties, tad diezgan intensīvi sanāk spēlēšana. Bet tas tāds vēlējums, lai jums izdodas. Mēģināsim. Paldies tev par sarunu. Jā, lūdzu. Par Rīgām. Un tad jau tiekamies uz ledus. Uz ledus, jā.